Kristaps, sākam grupu turnīrs noslēdzies. Tavas pārdomas īsumā par 5 aizdītajām spēlēm. Kā mēs esam sagatavojušies tām izšķirošajām cīņām? Ja godīgi, man liekas, ka no spēles uz spēli mēs reāli pielikām sniegumā, kas bija pats svarīgākais. Šodien arī uz tādas labas nots noslēdzām, ja, tomēr tādu, tādu kaut kādā ziņā sagrāvi. Ja, un man liekas, ka tā trajektorija, kā es teicu, jau iepriekšējā spēlē ir pareizajā virzienā. Un man liekas, ka tādā pašā garā jāturpina. Esam uzcēruši, man liekas, labu ritmu, tādā komandas ķīmijas ziņā uz laukumu. Un tā arī jāturpina. Un cerams, ka uz nākamajām būs vēl labāk. Nu, ja mēs salīdzinām šo spēli, ir kaut kur, tu redzi kaut kur to ar kādu NBA regulārās sezonas spēli, kur varbūt jūs ar Bostonu esat kā līderi, kā vadošā līgas komanda, un tad pretī nāk, es nezinu, tur viena no pēdējām vietām tādā atmosfēras ziņā. Var tur kaut kādas līdzības savilkt ar to? Atmosfēras ziņā tā kā arēnā vai? Vispār tādā spēles sajūtu ziņā. Spēle bija tā kā, jā, tāda arī bija tas tāds tā kā kaut kāda, var to pielikt kaut kāda NBA sagrāvēja, kur tu nospēlē, tur nezinu, beigās 20 minūtes tikai, jā, jo mums ir tā iespēja uzlaist visus, jā, un visiem bišķi ieskrieties. Tā kā tādā ziņā noteikti, un tas ir baigi forši, kad visi dabūja bišķi uzskriet, kaut ko pakustēties. Tomēr nav viegli tur, nezinu, Klāviņam vai tur, nezinu, Marekam varbūt, kas mazāk bišķi spēlē, jā, ienāk un uzreiz, jā, tā kā bišķi to rūs dabūt nosnāks ir ļoti labi. Viņam es redzēju sociālās tīklos, ka Jokić iet garām, neapstājās pie žurnālistiem. Kāpēc tu esi atsaucīgs tik pret mums? Tomēr es kaut ko dzirdēju, bet es neredzēju, ko viņš tur izpildīja. Bet, ja godīgi, man pat patīk parunāt. Kāpēc ne? Ja? Kā pēc spēles, man liekas, bieži vien ir interesanti paklausīties, ko spēlētāji domā, kā viņi tur redzēja, kas ko kā. Es nekad pēc uzvaru vai zaudējumus nekad baigi neizvēros, tā kā viss kārtībā. Es kaut ko tādu negatīvu norādu, bet pirms šīs spēles tu biji visvairāk kļūdas pieļāvis visā turnīrā, vidēji 5 mačā, šodien 0. Daudz bija uzbrukuma piezīmes arī, kas ir savās tās kļūdas, vai tiem FIBA noteikumiem mēs varbūt pielāgojamies ar laiku. Es domāju, ka tā kaut kā sakrita. Kaut kādi uzbrukuma fauli, kaut kāds mēģinājumi iedot backdooros saviem gārdiem, kas tur kato. Jā, tā kā kaut kādas tās kļūdas salasās un vienkārši mēģinot uztaisīt kaut kādas situācijas. Jā. Tā kā, es nezinu, es tā baigi neiedziļinājos, bet, protams, to vajag uzlabot. Jā. 5 ir, man vispār nekad, man liekas, karjerā, sevišķi kaut kādā nogriezienī nekad nav bijuši tik daudz. Vienā spēlē var atgadīties, jā, bet kā vairākās pēc kārtas, tā kā, es domāju, ka tas arī uzlabosies, tāpat kā metiena precizitāte un kopējā efektivitāte, tā kā viss būs labi. Luka Banki no rīta teica caur puķēm, ka Vācija negribētu spēlēt astotdaļfinālā, bet Lietuva un Somija būs cietas, kaut arī Jokubaits ir izkritis no sastāva. Kā tev varbūt ir tā sajūta, vai pastīsties spēli otrā puslaikā? Es nezinu, nav tā, ka mēs tur fanosim vienā vai otrā virzienā, ja, lai gribam kaut kāds, kā būs, tā būs, man tas nav mūsu kontrolē, tā badās. Un, protams, ir kaut kāds ērtāks, neērtāks pretinieks, tomēr Vācija ir ļoti jaudīga komanda, realitātē, jā, tā kā, protams, bet, kā būs, tā būs, jā, vienā spēlē, kas var notikt, un ir sevišķi ar tādu komandu kā mēs, kas var, kurā spēlēs samest, uzskriet, aizskriet, un kā būs tā sakritīs, tā arī spēlēs. Labi, šodien karjeras rekords 10 rezultīvas piespēles, kā tu vērtēji viņa darbību pirmā numura pozīcijā, kas viņam varbūt nav tā ierastā, kad tu vairāk uz otru? Nē, viņš ir labs, Lomiks ir reāli labs, kas viņam ir, viņš ir naglīs, tas ir reāli viņam labi, un viņš nebaidās vispār. Viņš nebaidās, viņš taisa situācijas, viņš ir gatavs uzmest, viņš ir gatavs iedot, un šodien viņš reāli izdarīja, izcilu savu darbu. Ja. Bija saspēles veiktais, mums palējām, abi ir bišķiņi tādi, ar kaut kādām mazām traumiņām, kaut kas, tā kā Lomikam visu cieņu reāli 10 asisti, karjeras rekords, teica, ja, tā kā vispār, Džeks bija, līmenī un malcis reāli. Kristap, padalies par atmosfēru, daudz smieklu uz rezerves soliņu. Kas ir tie joki, ko jūs tur plēšat spēles laikā? Ar vienu. Es pat nezinu, ko tev tādu var pateikt. Mēs tur kaut kādi, mums ir kaut kādi, tādi iekšējie vairāk kaut kādi joki, ja, un tas pats kungs Šmitiņš, viņš ir reāli rēcīgs personāžs. Tā kā mēs vienmēr ar viņu ir kaut kāda jokošana ar viņu, un beigās es nezinu, ko mēs tur smējāmies. Zini, kā tomēr viegla atmosfēra, beigās tur +30, +40 jau bija tāds izbaudāms moments, jā, un tad vienkārši tāds, es padomāšu, kas tev kādu pastāstīšu kādu, jā. Paldies jums. Jā, Angā.